manās acīs liesmas, varbūt tāpēc redzu sarkanu. Sāku rakstīt mājās, bet tad atnācu uz pagrabu. Man ir pilnas kabatas ar tekstiem un... kas rīmējās ar tekstiem nav svarīgi. Man ir jāuzraksta projekts pāris rīmas, lai es nepieviltu fanus, nepieviltu savu tīmu. Man vajag 10 bītus un vajag atrast fītus, jo kas augstu kāpi, pēc tam arī zemu krīt. Nē, nevar būt. Visi, ko es pazīstu, ir meļi. Es esmu gatavs lekt, man jau salocīti ceļi, tikai nav pie kā pieķerties. Kur uzlikt roku? Es māku skaistas dziesmas, bet man labāk patīk kropļi, man patīk stress. Un arī ļoti strādāt, man nedara drīz, tūlīt, rīt, man vajag ātrāk, es gribu fiksi pabeigt, jo man jāiet darīt citas lietas. Paņemiet pa dziesmai, ejiet, lūdzu izplatiet, es pasēdēšu nedaudz, tepat būs ok. Es zinu visur, kas ir augšā, tāpēc skatos uz leju, jo ja pacelšu es skatienu, ieraudzīšu tur seju, un man nepatīk sejas. Jāliek man atkal lupatiņas ir uz stūriem. Es biju ielicis savā pirmajā reisā šādu te karodziņu, jo te ir vieta, kur viņu ielikt. Manā pirmajā oversize reisā viens no karodziņiem galīgi jauns vienkārši aizlidoja pa gaisu. Tad es izdomāju ieurbt un ielikt tapu, sprostu tapu. Un tad man sāka viņus zakt sīkie, viena nozaga. Ziemeļkarolīnā kaut kādi bērni. Es biju aizbraucis ar vilcēju uz veikalu un atbraucu atpakaļ, kaut kādi bērni staigā gar piekavi. Es tad piebraucu, skatos, ka kaut ko viņiem prasu, kas notiek. Viņi, nē, mēs tikai skatāmies un aizgāja projām. Es tam skatos, viens karodziņš nav. Nopirku vietā, ierupu caurumu, nopirku tapu. Un atkal man kaut kur pazuda. Neatceros vairs kur. Varbūt tapa slikti turējās un aizlidoja viņš. Varbūt atkal kāds nozaga. Man jau tās lupatiņas riktīgi liekas nesmukas. Tā kā lakatiņi kaut kādi aizķērušies kaut kur. Atrodos Jūtā, netālu no pilsētas Rūzvelta, un jābrauc uz Illinois. Jā, šī muca viegla, bet liela, 12 pēdas, oversize, ja iet virs, tad ir laikam jāņem pavadība. Nu, pieņemsim, ka 12 ir. Augstums arī ir, kur te tā lieta augšā. Uzreiz padara viņu pārāk augstu, drusciņi man pārsniedz augstumu, bet, atļaujā tas viss būs gan jau norādīts. Un te arī man seja, sveiks un vesels. Atbraucu, kā jau tas bieži notiek, cilvēki, kas izdzird manu jokaino akcentu, kāds mums latviešiem ir, tāds diezgan, neteikšu, ka baigi skaists. Uzreiz man prasa, ne visi, bet ļoti daudz man uzreiz prasa, no kurienes es esmu. Un tad es saku, no Latvijas, protams, ka daudzi nezinu, kur tāda ir. Tas ir pilnīgi normāli. Es arī nezinu Āzijas valstis, visas nevaru nosaukt, visādas Āfrikas valstis un tam līdzīgi. Es vispār neuztveru to necik personiski, ņemot vērā, cik maz Latvija tomēr ir. Bet šis vīriņš kaut ko, es redzu, viņš tā kā domā,
domā un kaut ko, pagaid, tas ir blakus, un viņš sāk domāt, viņš nevar atcerēties valsti, ko viņš tā kā zina. Un izrādās viņš bija strādājis Igaunijā, viņam te viss pieder, viņš te liels saimnieks, visas tās mucas viņam laikam pieder, un vēl visādas, viss kaut kas pieder, kas uzstāda kaut kādas iekārtas, un viņš izrādās 4 mēnešus Igaunijā ir dzīvojis, jo tur bija kaut kāds lielais projekts, kaut ko baigi viņi tur būvēja. Viņš ar to lielo Ford pikapu atbrauc no rīta, taurēdams man pamodināja, ka laiks šancēt. Uzkrāva pa 5 minūtēm. Nu, tas ir baigi feini, ka tā notiek viss tik ātri. Un vēl pēc 5 minūtēm visi bija aizlasījušies no šajienes prom. Celtkrāns, visi darbinieki, visi vienkārši salic mašīnās un prom bija, un es te viens pats lēnu garu sastiprināju visu, un drīz būšu gatavs braucienam, tikai jāsagaida liela gabarīta atļaujas. Un jā, tas vīriņš zināja Latviju un teica, cool. Sarkanas smiltis, sarkanas klintis, kalni, ļoti daudz benzīnvedēju, betonvedēju un vēl visādi vedēju ar ļoti daudz asīm. Benzīnvedējiem 2 piekabes rindā pieāķētas, garums tā uz 30 metriem gan jau. Brauc tā, ka zeme rība. Been selling my soul, working all day, overtime hours, bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away, drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame. Jūtas Kolorādo robeža. Nolēma piestāt, neizturēja psiholoģisko slodzi. Izskatījās spogulī, ka viņi tā šūpojās man tā muca. Nolēma uzmest vēl pa kādai ķēdei tieši pret to šūpošanos, kas nodrošina. Tā ir Jūta, tas ir Kolorādo. Look out for miners, not just miners on an island somewhere. Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to eat, and the whole beast milking welfare. God, if you're 5'3" and you're 300 pounds, taxes. Pa 1 stundu notīrīju stiklus, spoguļus, dušā iegāju, paēdu pusdienas. Kā lai es filmēju šo telefonu video, ja viņš vienkārši nefokusē neko? Pēc iPhone viņi teica, reku šis ir Mount Elk. Es uzņemšu laiku, cik ilgi es viņam braukšu garām. Tagad pulkstens ir 18 pēc centrālā laika. Nobrauktas. Tas kalns vispār nav pavirzījies tuvāk. Braucu es 115 km/h apmēram. Nu, pēc 20 minūtēm gan esmu viņam pamatīgi jau pietuvojies. Vai arī nē? Pusstunda. Kalns
reģions tā kā būtu blakus. Gandrīz jau esam garām. Vajag grūti redzēt, spogulī var ļoti labi redzēt. Ir pagājušas 50 minūtes. Nofokusējies. Stunda ir apkārt, bet nu kalnu es vairs neredzu. Nevienā spogulī. Nekur. Vēl tāds kārtīgs kāpums pirms pilsētas Cheyenne. Pat ventilators ieslēdzās. Un tad jau Nebraska arī pavisam tuvu. Es pat dažiem tieku garām, tā kā tā cisterna nav sevišķi smaga. Kalnā iet tīri labi. Neliels dītūrs Ajovā. Uz Zeminieku jāpabrauc mazliet. Ja tur ceļa remonts, tur laikam dzelzceļa kaut kādu pārvadu remontē un bija zīme kravas, kas platāks par 10 pēdām. Exit here. Un nebija nekas paskaidrots, uz kuru pusi jāgriežās pa kreisi vai pa labi. Es papētīju kārti, ja es grieztos pa labi, tad man tam dzelzceļa sliedēm kaut kur tur būtu jāgriežās jābrauc pāri. Taču tādiem lauku ceļiem tās dzelzceļa sliedes varbūt ir tāda pacēluma, pa kādu es nevaru pārbraukt. Nu esmu atbraucis līdz nelielam krustojumam. Kā varētu te pa kreisi griezt, vai es gribēju teikt pa labi griezties, bet tur ir dzelzceļa sliedes. Nē, tur ir augšiet, tas pārvads, kāds te ziņam ir augstums. Rakstīts nav. Tā kaut kāds atkal līkums jābrauc riņķī. Bļāviens. Laikam braukšu pa kreisi. Nav nekādas zīmes, kā lai zinu. Pagriezos pa kreisi, neizgāju uz risku. Pēros no tā zemes ceļa ārā uz normālu ceļa. Tagad varētu tāds gāziens uznākt, kā tas bija vakardien, noskalot tos putekļus nost. Viss tur noputējis ir. Muce ir atvesta veiksmīgi. Nevienā svēršanas stacijā nebija jābrauc iekšā, vai nu bija ciet, vai nu nebija pa ceļam īsti.
Priekšējais stikls ir pilnīgi pārklāts ar odiem un kaut kādiem vēl kukaiņiem, tā ka cauri neko nevar redzēt. Slotiņas es nelietoju, jo tas padarīs visu tikai sliktāk. Pa ceļam arī nebija man nekādu baigo trakstopu, kur piestāt. Nu, arī bija bišķi jāsteidzās. Man te teica 7 no rīta celtkrāns, 8 no rīta celtkrāns. Tur viens saka 7, viens saka 8. Beigās nekāda ne celtkrāna, nekā zēni paši to tehniku, kas viņiem sētā, izkrāva. Jo, nu, varbūt viņi pirmo mucu, kas vakardien atvesta, krāva ar celtkrānu, un tad viņi saprata, ka viņi taču neko nesver. Var ar traktoriem tur saķēdēt kopā un mierīgi izcelt viņu ārā. Šodien ir piekdiena, ir baigi svarīgi kaut ko iekraut, jo citādāk ir stāvēšana uz visu vikendu, un tie ir, nu, naudiskā izteiksmē zaudējumi, nenopelnīta nauda, ļoti liela. Tāpēc gaidu kaut kādu informāciju. Vakardien neko neatradu priekš šodienas. Jauns šāds te Peterbilts murrā kā kaķītis. Kaut kādu tur tā kā celpa krānu maziņu. Parasti kaut kādiem elektriķiem, kas laternas apkalpo un elektrības stāvus. Parasti šādi te kaut kādi. Jākrauj laikam virsū. Galīgi nulīti. Pilns ar ramiem 2500-ajiem, pilns. Var saprast, arī jauni viņi ir. Liekas, ka šāda būs labāka ideja. Pastīšos, kā izskatās. Tā kā vajadzētu sajiet. Izskatās labāk. Tas te neaizķersies, izskatās. Tas kā arī aizmugurē viss droši. Ka neķersies te nekā apakšā. Laikam uz priekšu jāpabrauc. Īstenībā, lai viņš tur stāv. Būs ok, laikam. Pastīšos kā sāns. Kāpslītis. Laikam nav ieliec tas def.
Tur mazliet tā kā rāda. Un rakstīts, ka 25% jauda noņemta motoram par to, ka nav ieliec AdBlue saucamais. Pieķēdēts viņš man ir. Principā var doties ceļā gandrīz vai. Tāds vēl darba rūķis. Te tāds kaut kāds, nezinu, nodalījums, kur kaut ko samest. Un te es pamanīju gaisa kompresoram laikam šļauka. Nu, viss kaut kas tur ierīkots, aprīkots. Strādāšanas vaina tikai. Pat elektrību ražo. Pateicu vai nepateicu? Laikam nepateicu. Brauciens ir uz rietumiem. Jāpabrauc tagad laikam ir nedaudz uz dienvidiem līdz Des Moines, Aiovas pilsētai. Man šķiet, ka tur 80. interstates iet cauri. Un tad, kā pagriezīšos uz 80. uz rietumiem, tā līdz pašam galam. Līdz Sacramento vai San Francisco, man šķiet, ka iet šis interstates cauri Salt Lake Cityjai, cauri Reno, pāri visai Wyomingai, tur pirms tam Nevadai, pāri pa kalniem, pa lejām, pa izžūšajiem salas ezeriem, pāri puskontinentam jādragā tagad darbs 3 pilnām dienām. Ļoti labi, ka šādu garo gabalu uzkrauju piekdienā, pēcpusdienā. Lai cik absurdi tas neizklausītos, kad visa nedēļa ir nostrādāta līdz piekdienai, tad ir svarīgi kaut ko iekraut, lai vēl sestdien svētdienu var kārtīgi pastrādāt. Braucu es uz pilsētu Santa Clara, kas principā ir vienkārši San Jose, Kalifornijā, tur tā kā piepilsēta tam San Jose. Es domāju, šis būs ēdams. Vidusjūras stilā. Nu, lūk, traki ar pusdienas. Smaržo jau labi tā vista. Vidusjūras. Nomēģinās. Dvaita Eisenhowera lielceļš. Sākas Washington, D.C.
braucīt līdz Denverai, tad uz ziemeļiem 25. līdz Cheyenne, Wyomingā, un tad uz rietumiem līdz San Francisco. Gandrīz tur, kur es dodos. Tas viss sākās 1919. gada 7. jūlija rītā, kad 79 ASV armijas transporta vienības uzsāka savu ceļu no Baltānām Vašingtonā. Konvojs devās uz rietumiem, šķērsojot Apalaču kalnu pārejas un cīnījās ar Ohio dubļiem, sasniedzot Mississippi upi 22. jūlija pēcpusdienā. Pēc tās sākās teritorija, ko apzīmē ar vārdu pamestība. Jāteic, nebija daudz drosmīgo, kur tolaik uzdrošinātos mērot šo ceļu uz tālajiem rietumiem ar mašīnu, bet gan deva priekšroku daudz ērtākam un ātrākam veidam, kā pārvietoties, un tas bija vilciens. Šī konvoja mērķis bija izprast tieši, cik grūts šis uzdevums būtu priekš militārās loģistikas. Atbild bija skaidra uzreiz. Par spīti tam, ka Linkolna lielceļš toreiz bija visattīstītākais transkontinentālais lielceļš, konvojs saskārās ar daudz dažādām problēmām. Tehnisks ķibeles vietām ceļš tik šaurs, ka nevarēja samainīties ar pretīm braucošo, kā arī bija burtiski jānojauc dažu pārvadi, kuri bija pārāk zemi, lai caur to izbrauktu kravas auto. Degvielas uzpildes stacijas bija tik tālu viena no otras, ka brauciens prasīja ekspedīcijas līmeņa plānošanu. Sasniedzot Kaliforniju, konvojs atkal tika uz ceļa ar segumu. Beidzot 6. septembrī, 60 dienas vēlāk, konvojs sasniedz savu galamērķi San Francisco. Vidējais ātrums bija viennieka 9 km/h. Tas ir laikā, kad sāka parādīties pirmie pasažieru komerclidojumi. Šis armijas konvojs savā atskaitē ziņoja Vašingtonai, ka ceļošana ar auto uz rietumiem ir ļoti nepraktiska un laikietilpīga. Protams, gadi gāja, valdība vēroja, ka automobīls ieņem aizvien būtiskāku lomu amerikāņu ikdienā un saprata, ka ceļu būve nevar tikt atstātā novārtā. Kad amerikāņu otrā pasaules kara laikā devās uz Vāciju un viņi iepazina Reicha autobāņu sistēmu un novēroja, ka tā ir ļoti efektīva. Savukārt, atgriežoties mājās, nācās atkal braukt pa tik ļoti neattīstītajiem Amerikas ceļiem, kā 1950. gadā, lai šķērsotu kontinentu no krasta uz krastu, vajadzēja pamatīgu plānošanu, kas aizņēma vismaz 10 dienas ceļā. Bet tad 1953. gadā Dwights Eisenhowers kļuva par ASV prezidentu. Pēc vairāk gadu ņemšanās 1956. gadā, tie ir 3 gadi, beidzot tiek pārakstīts lielceļa akts, atvēlot 25 miljardus ASV dolāru, lai izbūvētu 41,000 jūdžu garus lielceļus. 90% no šī finansējuma atvēlēja federālā valdība, bet pārējos 10% sedza katrs štats individuāli. Un jau pēc dažiem mēnešiem sāka būvēt pirmo interstate posmu Kanzasā. Šajā posmā atrodas arī ceļzīme Riga Road. Tuvākajās 10 gadēs tika izbūvēta interstate lielceļa sistēma jau visā valstī, un šo ceļu dizains ir ļoti standartizēts. Ne mazāk par 2 joslām katrā virzienā, nekad nebūs luksusforu, tikai varbūt nobraucienos un nelielāks slīpums kā 7%.
No austrumiem uz rietumiem izvietotie interstate vienmēr būs ar pārskaitļiem atzīmēti, bet no dienvidiem uz ziemeļiem ar nepārcipariem. Un šis prezidents, Eisenhowers, kurš saukts arī par interstate tēvu Amerikā, piedalījās šajā pirmajā 1919. Gada armijas konvojā kā leitnants, un tieši viņš bija tas, kurš veids pirmos ziņojums Vašingtonai par pārbraucienu savā atskaitē. Un pats vēlāk īstenoja savu vīziju, un šo te vēsturisko konvoju 62 dienu vietā tagad to var paveikt viennieka 42 stundās. Es ceru, ka jūs uztvērāt šo stāstu. Tie ir reāli notikumi un tie ir reāli fakti. Ar jums kopā bija Tunelis un paldies par uzmanību. To keep